Sveicināti, skatītāji, klausītāji! Es nevaru zināt, varbūt pat osītāji, un šodien ir ļoti īpaša diena pienākusi. 1000 abonentu! Šobrīd, kā mēs redzam, ir 999 abonenti. Jāmēģina kaut kā sagaidīt arī 1000. Aptuveni pusgads pagāja. Nu, gaidam! Kad tad būs tas 1000? Būs vai nebūs? Ārā mums ir diezgan jau tāds sniegains laiks. 999. Nu, kur tad tu esi, 1000 abonenti? Kur tad tu esi? 1000! Beidzot! Ir vesels 1000! Paldies jums visiem! Tiešām prieks! Nu, pēc tam tūlīt būs kārtīga analīze. Kāpēc tas bija? Kā tas bija? Tātad, kur mums te vēlreiz redzam, 1000! Ir vesels 1000 pienācis. Ir 1001 pat. O, super! Tāda diena ir izdevusies. Milzonīgs paldies jums visiem, dārgie abonenti, jo, nu, bez jums reāli, YouTubers ir nekas. Un to katram YouTuberam īstenībā vajadzētu saprast un cienīt un ar to rēķināties. To es saku reāli. Nu, tā vienkārši ir. Nu, nevar, ja tu savādāk darīsi, nevar pret saviem abonentiem izturēties kā pret lopiem. Un tagad būs pilnā analīze. Pirms 188 dienām augšuplādēju YouTube vietnē savu pirmo video. Kuģis maksāja €50. Tajā laikā man bija tādi moziņi nelieli, tikai 10 abonenti. Es tikai paspēju pāris videoklipus ielikt. Kā kanāls veltīts sieram mani uzreiz noreklamēja. Tie, kas ilgāk mani skatās, visticamāk atceras Edgaru, kas 2 video aizstāja mani. Viņam tagad ir savs kanāls. Viņš tur vlogo un pat diezgan aktīvi. Es biju, protams, domājis, ka viņš mani noreklamēs, bet nebiju gaidījis, ka tas notiks tik ļoti ātri. Tātad pirmie video bija Jāņu video un vlogs, kā tiek filmēts, kanāls veltīts sieram, mikrofona video. Mikrofona raidījums nemaz netika publicēts, jo Emīlam bija zināmas problēmas ar audio un video sinhronizēšanu, un nekas nesanāca, bet man sanāca diezgan tāds mahtens vlogs. Un obligāti jāpiemina, ka pirmais videoklips, kurš bija domāts manam kanālam, viņš reāli tapa pagājušajā ziemā. Ja es dodu 3 balles, tas ir visaugstākais novērtējums, kāds vispār varētu būt. Tas bija ēdienvlogs, burgerītis, un tagad, dārgie draugi, nedaudz par statistiku. Pa šo laiku tika uzfilmēti 56 video. Kopumā manus videoklipus noskatījās 186 000 minūtes. Tas ir ļoti daudz. Tas ir reāli daudz. Tas ir 52 dienas. Tik ilgi būtu jāsēž. Varbūt pat man, varbūt pat tev, varbūt pat ostītājam, lai noskatītos tik ilgi šos manus videoklipus, cik kopumā visi kanāla skatītāji ir noskatījušies. Tas ir reāli daudz. Tagad parunāsim par kanāla attīstības gaitu. Tātad pirmais lielais abonentu lēciens bija tad, kad noreklamēja kanāls veltīts sieram, Emīls. Kopumā tika savāktis pāri pat 100, vairāk kā 100 abonenti. Un tā pamazām kanāls auga. Jūnijas jau bija galā, sākās jūlijas, 8. jūlijā es ievietoju video, kur izteicu savas domas par Evelīnu Parkeri. Viņai bija tāds ļoti jauks video, kur viņa, es nezinu, raudāja, neraudāja, bet, uzvedās diezgan bēdīgi, jo viņai bija viss tā kā apnicis. Un tajā pat laikā es biju sazinājies ar Funface TV caur e-pastiņu. Mēs vienojāmies, ka viņi reklamēs manu kanālu. Un šeku reku sanāca 10. jūlijā, viņi noreklamēja manu kanālu. Un šī kombinācija principā bija ļoti veiksmīga. Evelīnas Parkeres video savāca aptuveni 8000 skatījumus. Ļoti labs rezultāts priekš mana kanāla, es uzskatu ļoti labi. Nedaudz panalizējot YouTube algoritmus, var secināt, ka ļoti daudz no svara ir tieši videoklipa nosaukums. Un ja tur nosaukumā būs kāds populārs YouTuberis, YouTube automātiski šo videoklipu piedāvās citiem, vai arī cilvēki diezgan naski viņu atradīs meklēšanā. Un tā arī notika gan ar Evelīnas video, gan ar pašu Funface TV video, gan ar Cindijas Law video. Vienīgais Cindijas Law video savāca no visiem šiem youtuberiem, kurus es apspriedu, vismazāk skatījumus. Tātad,
nav Sindijai Lotā popularitāte tik liela. Vai arī algoritmi kaut kā sevi slikti parādīja. Tajā pat laikā es vienmēr mēģināju ieturēt savu augšuplādes režīmu reizi 3 dienās un, ja nesanāk, tad reizi nedēļā. Šajā pat laikā apmeklēju arī Holī krāsu festivālu. Ļoti foršs festivāls, tiešām man patika. Es labprāt tur būšu arī nākamgad. Tīri jautri bija filmēt, montēt un arī atcerēties, kādi tur bija notikumi, ko es tur darīju. Protams, YouTuberu battles manā skatījumā bija, maigi sakot, nevisai. Pa to laiku arī bija dažādi vlogi, bija arī vlogs no Sanktpēterburgas. Teikšu godīgi, man patika tas viss pasākums, man patika blogeru festivāls. Bija jautri, bija reāli jautri. Vieni no maniem mīļākajiem kanāla video ir vlogi. Tas ir Sanktpēterburgas vlogs, tas ir Holī krāsu festivāla vlogs un, protams, arī Unicorn vlogs. Bet šajā gadā es Unicorn pasākumu apmeklēju, dokumentējot no abiem diviem kanāliem, un, manuprāt, sanāca tīri labi. Sanāca materiāls gan Krievu kanālam, gan Latviešu kanālam. Un tad nāca augusts. Augusts izcēlās ar meetupiem. No sākuma Funface TV meetups bija piekdienā. Sveiki, mani pazīst, nepazīst? Nē. Un sestdien jau bija kanāls veltīts Sieram un Joret.lv meetups. Joret.lv rullē! Joret.lv rullē! Šos meetupus es diezgan tā cītīgi dokumentēju. Cītīgi arī bija skatījumi no šiem meetupiem, jo cilvēkiem tiešām interesē meetupi un viņi, ne visi var tomēr doties uz šiem meetupiem un ir arī tīri interesanti paskatīties, kas tad īsti notiek meetupos. Meetupi beidzās, vasara arī pamazām sāka iet uz beigām. Un tad Kaspars aizbrauca atpūsties uz Grieķiju. Un Funface TV tā domāja, ko tad lai šīs nedēļas laikā, kad Kaspars ir aizbraucis uz Grieķiju, ko tad lai filmē? Un tad arī radās tā doma par šo jauko jociņu. Ka it kā Kaspars ir pametis Funface TV. Ne tikai pametis, bet arī uzmetis riktīgi, tur 4000 eiro savācis un aizbraucis prom, nopircis māju un sazin, kas vēl tur bija. Protams, tas bija muļķības. Es izteicu savu viedokli un uzskatīju, ka viss šis ir teātris. Izrādījās, ka tā arī bija. Taču ļoti daudz Funface TV abonenti, atbalstītāji un vienkārši lieliski skolēni nebija ar mani vienasprātis. Viņi mani lamāja, sauca par un visādi citādi izteicās necenzētiem vārdiem. Un, protams, lika dislaikus. Bet neskatoties uz to, skatījumu skaits auga, abonentu skaits riktīgi auga. Viss bija tīri labi, un arī nemaz tagad nekādas vainas nav. Bet teikšu, kā ir, apspriest šādas tēmas, apspriest kādu citu, varbūt nedaudz viņu nopelt. Teikt, ka šis video satura veidotājs mānās, ir riskanti, jo šis negatīvisms tev pašam var kā lavīna uzlidot virsū. Tāpēc šādas tēmas jāapspriež ļoti uzmanīgi. Un pats galvenais, ja ir sekas, jācenšas samierināties ar šīm sekām. Bet, principā, ja uzvedīsies pietiekoši adekvāti, problēmām nevajadzētu būt. 8. novembrī Funface TV publicēja jaunu savu reaction video, kurā es diezgan jautri tā gatavoju frīkartupelīšus ogres gaumē. Tur bija jautrība, tur bija frīkartupelīši un, protams, arī sausais ledus. Par šo video es neesmu maksājis Funface TV. Paldies jums, jo patīkami tomēr saņemt kādu bezmaksas reklāmiņu. Tātad man ir skaitlis 1000. 1000 skaitlis, tas īstenībā ir tikai cipars YouTube, ko daži YouTuberi, principā, ja viņiem dikti vajag un gribās, var viņu arī safabricēt. Kas man ir ar tos 1000? No šiem 1000 abonentiem regulāri manus videoklipus skatās aptuveni no 500 līdz pat 1000 skatītājiem. Un ziniet ko, dārgie draugi? Es tikko apskatījos skatījumu līkni.
Drīz kaut kam ir jābūt. Atkal jāiet tai līknei uz augšu. Pa šo pusgadu esmu sapratis, ka tomēr uzturēt 2 YouTube kanālus ir ļoti grūti. Varbūt pat neiespējami, bet es domāju, ka iespējami un obligāti jāturpina iesāktais. Diemžēl šobrīd, man tiešām ir žēl, ka mans Krievu YouTube kanāls, tā kā nedaudz noplok, jo es vairāk veltu laiku Latvijas kanālam. Tas ir ļoti bēdīgi īstenībā. Jo man reāli patīk Krievijas YouTube atmosfēra. Biju aizbraucis uz Sanktpēterburgu, uz Vidfestu, Krievijas YouTuberu tādu kā festivālu. Bija daudz skolēnu, daudz arī YouTuberu. Bija jautri, bija forši, man reāli patika. Vēlētos arī nākamgad aizbraukt, apskatīties, ko tad tur Krievu YouTuberīši dara. Reiks, kā labi iet pa dzīvi? Normāli iet. Ir labi, ja? Mazliet noguris esmu. Un vienīgais, kas šogad īstenībā nesanāca. Šogad nesanāca doties uz Superaņas meetupu, palasot komentārus. Man likās, ka tur vajadzētu būt pilnīgam vājprātam. Un tālūk, dārgie draugi, šis ceļojums līdz 1000 abonentiem īstenībā bija diezgan foršs, diezgan jautrs. Tika uzfilmēti neskaitāmi ēdienu vlogi, tika apēsti vairāki burgeri, tika gatavoti kabači mīklā un vispār ļoti daudz kas bija. Braucu pat uz salkrastu pludmali. Tur bija nereāli karsts, aptuveni 30 grādi, bija forši. Tagad skaties video un atceries, ka vasarā bija arī saule, bija karsts, bija forši. Jāsaka paldies arī Kristapam no Joret LV, jo pateicoties viņa un Emīla meetupam, attīstījās arī mans kanāls pamazām, vācu tos abonentus, kā varēju. Dažreiz arī pats tur spaidīju to podziņu, nav jau viegli savākt to 1000. Un šādi mēs pamazām pie štukas abonentiem tiksim. Vai es filmēju video tikai tāpēc, lai savāktu to 1000? Nē, ir reāli jautri filmēt. Ir, protams, dažreiz, kad tā pagrūti montēt, bet ir arī diezgan jautri montēt. Ja tu montē kādu vlogu un kaut ko tādu, tu atceries tos notikumus un tu tāds priecīgs paliec, ierēdz par kaut kādiem momentiem, brīžiem. Un reāli motivāciju dod tas, ka tu saproti, ka tu neesi viens šajā YouTube pasaulītē, ka tev ir arī ļoti daudz abonentu tagad jau. Un tie nav tikai skaitļi. Reālas personas tevi reāli skatās. Tālūk, dārgie draugi, nedaudz panalizēju, kāpēc bija, kā bija. Un tāds neliels video sanāca. Paldies par jūsu skatījumu. Paldies, ka, nezinu kādā veidā noskatījāties šo video līdz galam. Ar jums kopā bija Edgars. Uz drīzu tikšanos!